Nu, sveiki! Atkal kopā es, Goza TK, jeb Jānis. Nu, šī būs man trešā pamācība, kurā jums parādīšu, kā veiksmīgi, neveiksmīgi, kā apvienot Adobe Dreamweaver CS4 ar Photoshopu CS4. Tā, labi, sāksim. Tā es ātri izveidošu jaunu mājas lapu, jo iepriekšējo netīši izdzēsu. Tā būs local host, remote būs networks mans. Tā, ok. Tā, indeks. Tā, nu, esam mājaslapu atvēruši, ja. Tā. CS headers. Jā, ja jūs novalkat dizainu, parasti jau dizainos arī iekšā ir PS files, kuru jūs varat izmainīt. Nu, tur pieņemsim ir tagad digitalism uzlikts. Un ir PS files bez uzraksta, lai jūs paši savu varat ielikt, izveidot. Manā gadījumā oriģināls viņš nav. Es esmu citu paņēmis. Tā kā iezīmēšu, ielikšu šo. Tiklīdz jūs ievelkat iekšā PS failu vai arī bildi, jums Dreamweavers piedāvā saglabāt viņu GIF, JPG, PNG formātos. Kvalitāti varat izvēlēties. Paņemšu 100. Tā, nē. Dēmēns, cik liels viņš te ir. Labi, atstāsim defaultos. Ok. Tā, prasa saglabāt. King. Tā, izveidošu jaunu mapi. Ring. Tā, CS headers 3. Saglabājam. Alternatīvais teksts mums būs web adress. Tā, links mums būs uz local host. King. Nu, tā būs mājaslapa, ja uzspiež uz header, lai viņš automātiski ietu uz sākumu. Tā. Vai arī, jā, starp citu, jūs arī varat nevadīt šo internetu, lapu, to localhost king, vai arī, pieņemsim, mans webs.www un blā, ja. Varat arī uzreiz izvēlēties index.html un viņš strādās tieši tāpat. Aizmirst izdzēst. Tā, bišķi samazināsim viņu. Viņš mums ir pa lielu. Nedaudz. Tā. Nu, stubā pel. Atvainojies. Tā, pastīsimies laivā. Nu, varētu vēl čot. Bišķiņas sāniem uzviltīt. No, tā būs ideāli. Tā, kā redzat, te ir izsaukuma zīmīte. Ko tā izsaukuma zīmīte nozīmē? Jums tūlīt pastāstīšu. Tā, uzklikšanām uz bildes. Apakšā zemāk mums tajā lodziņā ir properties. Jūs zināt, ka nozīmē properties gan jau. Ir PS, kas uzreiz ļauj jums labot failu Photoshopā, kā arī varat izmainīt failu izmērus. Paņemšu saglabāšu, kur arī pazuda mums izsaukuma zīmīte. Viņš uzreiz PSP failu pārtaisīja uz manu izmēru.
kā es viņu biju savilcis. Tā, jā, te augšā redziet, ir 2 zaļas bultiņas, kas nozīmē, ja mēs atvērsim caur PSP, viņš mums no oriģināla ne ar ko neatšķirās. Viņš ir tieši tāds pats kā oriģināls. Uz doto mirkli. Nu, tagad mēs paņemsim, ieliksim, pieņemsim, nē, šo nē, to arī nē. Šādi ieliksim. Vienkārši paņemsim un saglabāsim seju. Tagad mums rādās augšā sarkanas bultiņas. Tas nozīmē, ka no oriģinālā šī bilde atšķirās, un mums viņu vajadzētu atjaunot. Uzspiežam otro peles taustiņu un update from original. Un tagad mums arī ir updatējies viņš no oriģinālā un atkal zaļās bultiņas, kas atvieglo, manuprāt, dzīvi. Nevajag jums copy paste visu laiku. Jā. Tā kā tas tā. Un ja jums gadījumā arī nav Adobe PSD failā viņš, un to jums parādīšu. Tā, atradīsim headerīti. Tā, šo mēs nodzēsīsim. Ceru, ka jūs sapratāt manu domu, kā tas viss atvieglo dzīvi. Tā, blin. Ctrl+C. Tā. Headeris. Tā, te mums būs web under 2. Arī uz indeksu paņemsim mēs viņu. Ok. Tā, augšā jau mēs nodzēsīsim. Tā, redziet, šeit nav nekādas ne bultiņas, nu, pilnīgi nekas, jo tā ir parasta JPG bildīte. Viņš nerāda, ka būtu PSD fails, ka vajadzētu updateot vai vēl kaut ko. Bet tāpatām kā PSD failam mums ir iespēja viņu editēt, labot uz Photoshopu. Tāpēc uzspiežam Photoshopu. Un te mēs pieliksim. Tā, to nevar nemazam izklikšķināt. Labi, pieliksim tekstu. Un arī kaut kur bildi bez šī visa. Bet, nu, tagad mēs pieliksim vienkārši, lai jūs redzētu. All for you. Tā. Nu. Viņam neuzrakstījās. Nu, kas tā pa? Atvainojos. Aļo. For you. Tā. Tad mēs bišķi paņemsim, palabosim viņu. Un uz ātru roku, protams, tagad visu to daru. Kā arī neesmu neko liels spečuks Photoshopā un vairāk iet pie sirds Adobe After Effects. Bet, nu, pagaidām uz to ar Dreamweaver nav sinhronizācijas. Kopējas valodas nav atrasts. Tā. All for you. Pieņemsim šādi. Vai noliksim viņu apakšā. Te pieņemsim, noliksim. Tas ir vienkārši uz ātru roku, lai jūs saprastu. Tā. Paņemam. Un. Iezīmējam viņu visu. Hop. Copy merge. Iedodamies apakaļ. Uzspiežam otro peles taustiņus uz bildes. Redziet, nav neko neparāda, ka būtu no oriģināla labots viņš. Vienkārši uzspiežam tā, kur ir tā pasta. Ok, un reko mums ir.
Šādi. Es vismaz daru, jo nepatīk tur saglabāt, pieņemsim. Jāsaglabāt, tad jāiet apakaļ uz desktopu, atkal jāievelk, viņš ir. Vai arī savādākā versijā varat, protams, arī uzspiest desktopu un uz desktopu izvēlēties, ievilkt viņu. Bet es esmu pieredzis šādi laiku, vismaz man tas neaizņem nekādu lielo. Tā kā man šādi ir vieglāk. Jā, ceru, ka jums palīdzēju. Jā, nākošajā pamācībā parādīšu, kā HTML skriptu uztaisīt uz PHP. Ieliksim pāris skriptiņus, protams, arī no vam.lv fórumiņa, kur cilvēki jau ir izveidojuši skriptus. Laikam ejot, parādīšu, kā jūs paši varēsiet pārveidot, pieņemsim to pašu CV tabulu ar Microsoft bāzi par kaut ko citu, sev vajadzīgu un tādā garā. Nu ko, paldies, ka noskatījāties. Ceru, ka kādam esmu palīdzējis. Jā, tā kā pagaidām čau. Sveiciens Zivtaram, gaidīsim viņu atpakaļ.